Šodien esam Rīgā un esam atbraukuši ciemos uz Zaļo skolu, kas ir filiāle Valmieras Zaļajai skolai. Iesim iekšā. Labdien! Kur tad mēs atrodamies un kas tad ir tās saknes šim visam un ko mēs šeit varam darīt? Atrodamies mēs Rīgā, Brīvības gatavē 201 korpus 1, pašā Brīvības gatavas malā. Mēs esam gan pirmsskola, gan pamatskola. Tātad bērnu dārziņš ir no 1 gada vecuma līdz 7 gadi. Un, savukārt skola šobrīd ir no 1. līdz 6. klasē, bet augstam līdz 9. klasē, kā tas ir Valmierā. Jo mēs pastāvam jau Valmierā 11 gadus, un šis ir 1. gads Rīgai. Un kāpēc radās Rīgas filiāle? Tāpēc, ka 3 ģimenes vadīja savus bērniņus veselu mācību gadu uz Valmieru mācīties. Un to visu aizpagājušo mācību gadu viņi man teica, ka Rīgai arī vajag savu zaļo skolu. Nu, un tad 9. augustā mēs satikām šo ēku. Nu, tā 3 nedēļās tapa šeit skola un bērnu dārzs, kurā mēs šobrīd arī atrodamies. Pie mums pārsvarā lielākoties nonāk bērniņi, kuri ir ar ļoti pazeminātu pašvērtējumu, jo iepriekšējās skolās viņiem nav izdevusies komunikācija vai ar klases biedriem, vai ar skolotājiem, vai ar kādiem citiem pieaugušiem cilvēkiem. Un šī iekļaujošā izglītība, kas mūsu skolā jau 10 gadus ļoti veiksmīgi strādā Valmierā, nu jau ir arī tagad Rīgā. Tā kā mēs turpinām savas tradīcijas ar ekoskolas ietekmi, ko mēs integrējam mācību procesā, gan vides pedagoģija, gan Montessori metodas. Mēs izmantojam pilnīgi visas metodas, kādas vien nodara, lai bērniem dot šo pašapziņas celšanu, šo apziņu pacelt, lai viņi tālāk dzīvē varētu priecīgi, laimīgi mācīties. Un tādā veidā mēs darām laimīgus bērnus, laimīgus vecākus. Nāc, līdz to 10. Pirmkārt, šī skola ir ļoti laba, ēdiens labs, skolotāji forši, bet dažreiz sanāk kaut kas cits. Mums sporta zālē jau ir cauruma durvis arī, bet tā jau viss labi nāciet. Vēl mums te ir forši skolāni, Daniels, Niklas, Arnolds un Haralds un Rolands. Man ļoti patīk šī skola. Es esmu 2 dienas, šī ir mana 2. diena. Es gribētu nākotnē gadu mācīties šeit. Tāpēc kas tev ir? Tā kā man, pirmajā dienā es domāju, ka man nepatiks. Izbraukāt ir bišku grūti. No sākuma es mācījos Sigultas skolā. Kā lai saka, visi ir vienkārši čikri. Un es visiem iesaku nākt šo skolu, jo jūs dabūsiet ļoti daudz draugu. Tajā brīdī, kad šis pašvērtējums viņiem tiek pacelts, un tajā brīdī, kad viņiem ir tā ticība sev, tad automātiski koriģējās arī uzvedība. Jo ļoti bieži bērni nav pieņemti tieši uzvedības dēļ, un skolotāji saka, ka viņi netiek galā, ka bērns nemāk to, viņš nedara to, un ka viņš protestē, un viņš skaļi uzvedās, un tā tālāk, bet tas bērns vienkārši nav jūties pieņemts, un tā ir bijusi tā viņa aizsarga reakcija kaut kādā veidā, un tas, kā viņš pievērš to savu uzmanību, jo viņš zina, ka tajā brīdī, ka viņš izdarīs kaut ko sliktu, tad viņam noteikti pievērsīs uzmanību. Mēs ļoti strādājam tieši pie tā, lai pievērstu uzmanību katrai mazākajai lietiņai, ko viņš izdara labu, un tieši uz to liekam to uzsvaru. Jā, vecāki saka, ka viņi jūt arī, ka mājās šeit bērni ir sākuši uzvesties pilnīgi citādāk. Mums ir puisis, kurš viņš nekad nav mājās gājis viens. Viņš beidzot iet mājās viens. Viņš aiziet mājās, viņš sakārto savu istabu. Viņš uzvāra makaronus, un viņš nenodedzina māju tos makaronus vārot. Un es nesaku, bet tu jau saproti, ka mēs nemācam viņam kārtot istabu. Mēs nemācam viņam vārīt makaronus, mēs nemācam viņam iet uz mājām. Tas, ko mēs darām, mēs darām visu, lai viņš noticētu tiem saviem spēkiem. Un tā, ka viņš tam notic, viņš to pārnes arī uz citām dzīves jomām, ne tikai tajā skolā. Un tas ir tas rezultāts. Vai jūs arī esat gatavi jauniem bērniem uzņemt? Jā, mums ir šobrīd ir 1. 6. klase. Klasē tā kapacitāte ir 10 bērni. Vairāk par 10 mēs neuzņemam, tā kā faktiski mums katrā klašu grupā vēl ir. Tas nozīmē, ka ir brīvas vietas un principā vecāki, kuri vēlās mainīt šo skolu, varbūt no sistēmas skolām uz tādu mājīgāku, pieņemošāku, tad
tad var to izdarīt. Jebkurā brīdī, jo tieši pagājušās nedēļas laikā mums pienākuši 5 jauni bērni klāt. Tātad februārs ir tas mēnesis, kad ir izsmelts tas limits tajā iepriekšējā skolā, un kad tā cīņa ir beigusies, un vecāki un bērni saprot, ka tālāk vairs nav, un viņi nav pat gatavi sagaidīt to mācību gadu beigas. Viņi to dara uzreiz nekavējoties. Un ir vecāki, kuri man ir zvanījuši un teikuši, vai mēs varam nākt ar 1. septembri, ka šobrīd situācija ir ļoti dramatiska, un ka mēs gribam pieteikties uz nākamo gadu, un es viņiem uzdodu jautājumu, kāpēc uz nākamo gadu, kāpēc ne rītā? Vai tad mēs varam? Jā, var. Skolu bērnam var mainīt jebkurā mēnesī, tikko vecāks sajūt, ka tajā iepriekšējā skolā nav laba tā situācija. Sveiki! Šitā skola ir forša, un es gribētu vēl palikt mācīties līdz 12. klasē, un šeit ir forša. Es gribētu nākt arī brīvdienās, un te ir forši skolotāji un forša vedība, un te vienmēr ir jautri.